Labadīna! Mani sauc Ieva Spīča, mocos Gaigalas pamatskolā 5. klasē. Darbojos folkloras grupā Purineņš. Es jums pastāstīšu pasaku par Lopsu i Ruņci. Reiz Ruņcis sastapdams Lopsu nodūmoja. Kočkas Lopsai ir aizodas. Saka jei, ka ļoti vieteiga. Pasauli labi pažeistūt. Bez mana jo izapažeistās. Visas mākslas no jos jo izamocās. Izpīgoja pie Lopsus, pakloņājās tailei zemei, izsacāja: Labadīna, Lopsus kundze, kai klojās ita mūs greutajos laikūs. Bet Lopsa vēl ļoti lepna. Apskatēja Ruņci no galvas līdz kepam, nodūmoja, vai mēs vispār ar jū runāt, i beidzot sacāja: Ak, tu peļu junkurs, būtu laiža, tāds, ka tu iedrošinājis pie mani nākt klāt i ar mani runāt. Nu, cik atrastēsi, ko saproti, ko mocējis? Nu, es moku tikai vīnu mākslu, Lopsus kundze. Nu, saki, kas te par mākslu ir? Kad suņi man dzinās pakaļ, es moku no jīm izbēgt kūkā. I tik vīn Lopsa nosmējās, bet tās moku vairāk nekā 100 mākslu. Turklāt man ir pilns mājas visaidu niķu. Bet lai nu, ar šieristēbis tevi īmāčiešu, ka eisti vajaga izbēgt no suņim. Tikū Lopsa tūbei izteikusi, te, kur gadījušies, kur nā, parodās suņi, bet aiz jīm mednīki. Ruņcis 1-2, kūkā paslēpās. Nu tīdz bļauj: Lopsus kundze, ņem nu maisa otrok visus niķus. Citaižok tev klosīs slikti. Bet kur nu? Napaspēja Ruņcis pamirškinot acs, kai Lopsa suņim zūbūs. Ruņcis nozapūšās. Ar 100 mākslam nav viegli tikt galā, bet labāk tu, Lopsi, izamocētos vīnu mākslu, kai nokās. Nu, pēc monam dūmam, roptīs kūkā, tad tu gan nabūtu suņim zūbūs. Atgadījums no manas mamas brolāna dzēvis. Jūs nu retim nevarēja pīzacēt, i bīži kavēja pirmū stundi. Bet šodien jau dzimšanas dīna, acs jau sen vaļā. Domājot par svātku galdu, dovanam, torti, cīmeņim, a tā jis pamaņāja babeņu, a babeņai rūkos kastēta. Mīļu mazdieleņ, sveicu tevi dzimšanas dīnā, dovanoju tev kaut ko īpašu. Kā jūs domājat, kas tī varētu būt? Zeķes? Nē. Nē. Pulksti. Jā. Stostiešu toļāk klausītīs. Jis atvēra kasteiti, mūtu notojus. Kam man jis? Nu, ārtis babi. Ielika kasteiti školas somā i devās iz školu. Pēc 3. stundas školotoja breidinoja. Matematikas stundas beigās atzīmēsim, kas jotkortoja reidinas pārbaudes darbam. Pārbaudes darbs Jurēšam atskai pūgus. Ko tu man mocātī?
atskaņāja mūdinotoja zvons. Visi bērni steigšas no klases orā. Skolotoja nūplatēja rūkus. Skotās uz pulkstiņa, ka zvonam vēl navajaga būt. Tikai Jurets pie sēna nūčikstēja. Paldies, bābeņ, par īpašu palīgu. I devās iz sātu. Man vēl palika jūsim anekdota. Divi veči sasateikās i runājās. Kur jūs ņemit naudu? Nu, tumbačkas. Kas tumbačkā liek naudu? Sīva. Kur sīva ņem naudu? Nu, mans. Kur jūs ņemit naudu? Nu, kai kur? Nu, tumbačkas.